Vēl pirms dažām dienām šķita, ka ziemai nekad nebūs gala. To ir skaidrs, ka pavasaris ir pienācis ar paliem un visām citām pavasarim raksturīgām izklaidēm, un dažas drošas pazīmes liecina, ka tuvojas karsta vasara. Viena no drošām pazīmēm ir Alus festivāls Latvija Beer Fest 2013, kas šogad notiks Vērnabāzā no 24. līdz 26. maijam. Šīm pasākumam veltīt arī šī preses konferences. Preses konferences dalībnieki Viktorija Moloviča, Rīgas turisma attīstības biroja vadītāja, Andrejs Šikors, Alus brālības valdes priekšsēdētājs, Aigars Zīnsbergs, Latvija Beer Fest producents, Guna Miļusa, Latvija Beer Fest komunikācija direktore, Raimonds Bergmans, Latvija Beer Fest patrons un bijušais festivāla vadītājs, Arnolds Simpsons, Latvija Beer Fest 2013 vadītājs. Konferences atklāšanai vārds Rita Janalovičai. Tā ir tradīcija, un tā kā Alus festivāls notiek jau 3. reizi, tad mēs varam teikt, ka ir skaisti svētki, kas ir jau iedzīvojušies mūsu pilsētā. Es domāju, ka mēs visi zinām Latvijas ikoniskos produktus, kā upmaiņas, biezpienu, kūpinājumus. Pie šiem skaistajiem ēdieniem vienmēr der arī viens nacionālais dzēriens. Latvijā tas noteikti ir alus. Pagājuši gadu mēs Rīgu esam pasludinājuši par Baltijas gartēšu galvaspilsētu. Mums ir ļoti skaists projekts, kas turpinās 2. gadu gaumīgi garšīgā galvaspilsēta Rīga. Un, protams, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka notiek arī šādas svētki, kur mēs izceļam savu Latvijas produktu, savu tādu īstu nacionālo produktu dzērienu, un tas ir alus. Un es domāju, ka šī tradīcija jāturpina. Es ļoti priecīgi, ka ļoti daudz uzņēmēji atbalsta visu šo lietu, kas notiek skaistā laikā, maija beigās, skaistā vietā, un tam nav saistīta tikai šī degustācija un alus dzeršana, mūzikas klausīšanās un izklaide skaistā parkā Vērmaņdārzā, bet notiks arī zinātniskā konference, kur būs sabraukuši arī speciālisti no visas Eiropas, stāstīs par modes lietām, kas ir saistīts ar šo procesu un alus ražošanu, tad noteikti būs arī dažādi jauninājumi. Tā kā lai skaisti svētki izdodas, lai šī tradīcija Rīgas pilsētā un visa informācija par pasākumu, protams, var izmantot arī mūsu turisma portālā 4 valodās, latviešu valodā. Arī www.rīgas.com, tā kā laipni aicināt, papildus informāciju, visu arī izlasīt mūsu portālā. Paldies! Paldies pāri gaidāmā festivāla centrālajiem notikumiem, gatavs pastāstīt Andrejs Šikors. Tieši kā no pagājušā gada, kad festivālā ir pārstāvētas gan visas Latvijas alus darītājus, jo dažas alus darītājus kā baidījās sev prezentēt šajā pasākumā. Šogad alus festivālā piedalās savu IPT, pilnīgi visas Latvijas alus darītājus. Vienā stendā ir pārstāvēti arī mājražotāji, kas stāstīs festivāla apmeklētājiem par alus ražošanas kultūru mājās. Atpūtas centrā lidot festivāla laikā arī notiks starptautiskais alus atribūtikas kaušanās sajietas sestdien, kā arī, kā mēs teicu, piekdienas pēc, kā mēs aizbūk, Viesnīcā Daugava notiek starptautiskā konference, kurā jau dalīgi ieteikušas ir gan vai visas Latvijas alus darītājus. Šogad ir izdevies pieaicināt konferencei ļoti labs lektors, gan no Amerikas, gan no Vācijas. Kā arī šogad mums ir festivāla atbalstītājs ģenerāls konsulārs ir lielākā Eiropas iestalu ražotne Vikingmalta. Līdz ar to starptautiski mūsu festivāls vēl kā pēc 2. gada paliek vairāk pazīstams. Ja runājam par ārvalstu dalību, tad šogad jau pieteikuši sev darītājus vairāk kā no 13 valstīm,
un festivālā būs nedaudz vairāk kā 150 alus šķirnes. Būtībā kartēžiem un alus mīļiem būs iespēja izbaudīt salīdzināt. Kā jaunums mums ir pieteikti dalība Polijas alus darītavs. Mums ir alus darītavs no Meksikas, Beļģijas. Vajadzētu labi. Šis festivāls nāk ar kādu intrigu. Es nojaušu, ka šīs intrigas atrisinājums ir rokas stiepiena attālumā. Turpina Andrejs. Jā, tā intriga mums ir Emžēlu. Bergmaņkungs. Tāpēc, ka nevar vairāk turpināt savu darbu sakarā ar veselību. Ievēlēšana augstā amatā. Tādēļ mēs viņa gādību tā kā atradām nākamo vadītāju. Raimonds Bergmanis, varbūt kāds komentārs. Komentāri tur ir vienkārši. Atgriezies tādu laiku, esmu sporta lauciņā un daudz lietas ir notikušas šī gada laikā. Un attiecīgi drusciņi pamainies arī mans status un kādu laiciņus. Droši vien atturēšos vadīt šo pasākumu. Nesaku, ka es viņu neradīšu nekādu varbūt, bet kādu laiciņu atturēšos un šajā gadījumā ir atrasts kopīgiem pūliņiem vadītāju Latvijas druvā, jauns, talantīgs un, es domāju, tikpat lustīgs cilvēks kā es, un es esmu ar prieku un lielāku gandarījumu. Vēlētos viņam nodot simbolisko stafetes nūjiņu, kas nav gluži parasta, viņa ir līdzīga kā purvi nūjiņa. Un pat arī šeit nākot uz šo preskonferenci un šim brīdim, kur mani vaicājas un ieraksti interviju un lasot tas, kas notiek pašlaik masu mēdījos saistībā ar dziesmu svētkiem, būtībā daudz un dažādas lietas, kas liek aizdomāties gan par biļešu izplatīšanu, gan arī nākamais lēmums par to, ka izrādās, ka alus un dažādi citi dzērieni traucē veiksmīgai dziesmu svētku norisē. Nu tad, runājot par šo lietu, kuras simboliski tuņās nodošu Armanam, tad nemācēšu gluži precīzi pateikt, tas jājautā ir Šikora kungam. Mūsu valsts vadītājs Kārlis Ulmans pirmās brīvvalsts laikā, dziesmu svētku laikā šo āmuru atvēra Alsmunds. Nu tad liekas jocīgi un laikam jau atkārtošos to, ko es teicu intervijā, tas atgādina drusciņ tādus padomu laikus, kad mēs cīnījāmies ar dažādām negācijām izcērtot vīnogulājus. Vēl vien likās, ka vēl viens tāds slavens teiciens no Padomju Savienības ir palicis atmiņā saistībā ar šām lietām. Padomju Savienībā seksa nav, ja. Līdzīgi šeit ir, ja, tas alus bijis ir, un viņš ir ļoti, ļoti sen darināts, un viņš ir bijis mūsu tautai blakus vienmēr, un ne jau alus ir vainīgs pie tā, vai ir izdevušies dziesmu svētki vai nav. Tāpēc šajā brīdī es droši vien nodošu āmuru un zinu, ka šis nākošās vadītājiem un viņi izdosies arī šī gada alus festivāls. Nevar neuzdot jautājumu Ārmandam Simpsonam. Kāda ir pirmie iespēja vai atbildības nasta no briesmīgas smaga? Godīgi sakot, ja jūs paturētu rokā šo āmuru, viņš ir smags. Es domāju, ka tā nasta ir tikpat liela, bet pirmo reizi mani uzrunāja šajā gadījumā jau Raimonds, protams, caur Andreju un caur Aigaru. Protams, ka tāpēc, ka festivāls tas nav tikai kāds korporatīvs pasākums, kur vakarā sanāk kāda interešu grupa, šajā gadījumā varbūt kāda alus mīļotāja notikusi te 1, 2 vai visas 54 vai 150 šķirnes izsaka savu viedokli un dodas mājās, ka viņa arī organizatori, Rots Raimonds, ka 3 dienas šis te festivāls Vērmeņu dārzā notiksies un faktiski, es ļoti negribētu, lai šajā gadījumā mēs ar Raimondu tiktu salīdzināti, tāpēc, ka Raimonds ir daudz lielāks, daudz spēcīgāks par mani,
pilnīgi iespējams arī runā daudz vairāk par mani. Ja? Un skaidrs, ka pirmos gadus visiem ir asociācija par Latvijas Beer Fest, kā šajā gadījumā Raimonds kļūst par patronu, bet pirms tam ir bijis kā vadītājs. Un skaidrs, ka daudzi, varbūt, kuri nesekos līdzi ziņām par šo te preses konferenci vai neizlasīs kādā masu mēdījā, kas ir noticis un kurš tad šobrīd būs Amorīna turētājs. Ja? Atnāks 24. māja pievakarē uz Armandās un prasa, hei, Raimonds ir uz diētas uzsēdies, ne? Kur viņš ir, bet šajā gadījumā, protams, ka es centīšos visas sirdsapziņas un, ja tā drīz teikt, profesionālās varēšanas darīt to, lai visiem būtu patīkami. Un faktiski jau ir tas, ka, ja tev ir jautri, tad arī pārējiem būs jautri. Un tā arī notiks. Paldies. Viena gadāmā festivāla intriga tātad ir atrisināta. Es esmu gandrīz droša, ka tā nav vienīgā. Par izklaides pasākumu valstu vairāk zina pastāstītāji. Mūsu kompānijai arī šī līdzdarbošanās Latvijas Beer Fest festivāla izklaides atpūtas kultūras programmas organizēšana arī tas mums ir tāds savu veidu izaicinājums, jo līdz šim mūsu kompānija vairāk ir specializējusies un ir darbojusies dažādu lielu šovu koncertu organizēšanā. Tā kā es saku paldies jau par iepriekš dāvāto avansā, jau par dāvāto uzticību un esmu pilnīgi pārliecināts, ka jā, kad arī šie svētki izdosies no dažādiem aspektiem, jo divos vārdos tos pozicionējot, es izvēlētos teikt svētki ikvienam. Tāpēc es arī nebaidos apgalvot, ka mēs šajā pasākumā gaidām ne tikai alus mīļotājus, bet visas ģimenes ar bērniem, jo būs ļoti daudz, kas padomāts arī par to, lai būtu interesanti saistoši gan lieliem, gan maziem, gan tiem, kas garšo alus, gan tiem, kas tajā brīdī izvēlās iedzert klasu. Tāpēc būs bērnu atpūtas zona, kur ir padomāts par atrakcijām, par radošām darbnīcām, par dažādām rotaļu programmām. Bērniem būs iespēja tikties ar dažādu pasaku varoņiem, mūlfilmu tēliem. Būs aktīvās atpūtas zona, kur kopā ar Armandu mēs jau esam likuši galvas kopā un esam izdomājuši virkni dažādu sacensību, dažādas stafetes, rekordu uzstādīšanas, komandu sacensības, jā, iespējams arī kaut kādas nopietnākas sportspēju turnīrus. Un, protams, tādas lielākas aktivitātes, jau viena no tām ir tradīcija, kas jau trešo gadu laikam būs festivālā Miss Latvija Beer Fest titulēšana, ja, kuras žūrijas komisijas priekšsēdētājs būs patrons, ja, Maikungs, ja. Tātad arī šogad mēs atradīsim skaistāko, foršāko Miss Latvija Beer Fest meiteni dāmu. Būs sadarbība ar spēka vīriem, spēka vīru sacensības, alus mutas mešanas čempionāts, bučošanās turnīrs, alus druģa turnīrs, dulā desmitnieku sacensības, tituls spēcīgākais krambis, skaļākā rīku noskaidrošana un vēl. Un, protams, tā kā šogad būs 3 dažādas skatuves pasākumu teritorijā, tad protams, neiztrūkstoši būs arī visu mūzikas stilu apvienojums festivālā, sākot ar roku, popu, šlāgeri, turpinot ar country, tautas mūziku, etno, džezu, blūzu, alternatīvo mūziku. Un 3 dienas ir pietiekami ilgs laiks, lai mēs visu šo te plašo spektru varētu mūsu apmeklētājiem piedāvāt, un lai tiem, kas atnāk piekdien, gribas atnākt arī sestdien un atgriezties arī svētdien. Ir plānot arī tādi lielie vakara koncerti pulksten 9, tas ir pirms katras dienas noslēgumi, ja, kur arī dažādi šie te izpildītāji mākslinieki, tūs, ko es šobrīd varu atklāt. Tad piekdienas vakarā mums priecēs Brāļa Auzāna un slavenais Jersikas orķestris, sestdienas vakarā ašāki ritmi, Pērmu 2 stūrs, un svētdien Vislatvijas stūrs ietveros grupa Pērkots. Tas tā īsumā. Paldies. Katrā ziņā viss par un ap Latvija Beer Fest 2013 būs atrodams mājaslapā. Par to zina varētu pastāstīt Gunam jūs.
Labdien! Mans stāstījums šodien būs nedaudz kodolīgāks, bet savā ziņā noteikti mazāk interesants, jo proti šodien ir tā diena, kad mēs oficiāli atklājam jaunu, inovatīvu Latvija Bīrfest LV mājaslapu. Inovatīva noteikti tādā ziņā, ka tiek piedāvāti dažādi interesanti tehnoloģijas risinājumi, kas atvieglotu gan jūsu lietojamību šīs lapas, gan arī mūsu festivāla apmeklētāju. Un tātad viena no lietām ir interaktīva festivāla karte. Un otra būtiskākā lieta ir, kas ir vairāk ar tādu starptautisku pieskaņu, tā ir tāda karte arī interaktīva ar norādēm, kā nokļūt uz festivālu no jebkuras vietas pasaulē. Tā kā pirmkārt, veidojot šo jauno lapu, mēs domājām par ērtu lietojamību, mēs domājām par interesantu dizainu risinājumu, protams, lai tā būtu interesanti mūsu auditorijai. Un dotajā brīdī mēs gan vēl strādājam gan pie kontenta, gan pie lapas struktūras, bet, es domāju, ka jau sākot ar nākošo nedēļu mēs varēsim pilnvērtīgi lietot, tā kā aicinu izmantot arī jūsu informāciju. Paldies. Laiks jūsu jautājumiem. Kāds ir prognozējums ar mikrofonu skaņš? Pagājušajā festivālā meklēja vairāk no 40 tūkstoši cilvēku tajās dienās. Šobrīd mēs plānojam, ka būs nedaudz vairāk. Tā sistēma ir tāda pati kā pagājušajā. Pilsētu teritorija Latvijā pagājušajā gadā kopā ar pilsētas izpildvaru. Mēs šos pirms festivālu ļoti ilgi diskutējām par šo jautājumu. Un pats festivāls pierādīja to, ka šis labs spēja nedaudz pusēt cilvēkus, kāds nāk uz festivālu pieķerties. Jā, un līdz ar to tas tā izcilnē. Un tas pierādīja, ka tas labs, tas, kas ir rada šo festivālu, kas ir ģimenēm un bērniem pieejami. Piedalīsies visas alus darītājus un alus darītāji. Šogad mums Latvijā alus darītāji patiešām pacēlušies, radījuši vairāk kā 10 jaunas šķirnes. Un domāju, ka tā cena būs stipri lētāk nekā jebkurā vecīgas rociņā. Pagājušajā gadā arī tās cenas vismaz būtu no 70 centīmiem uz vēl par 30. Tā kā tās cenas noteikti alus darītāji šo festivālu izmanto kā platformu, kur parādīt savas jaunās šķirnes, un domāju, ka cenas nebūs liels. Paldies par izrādīto interesi. Paldies konferences dalībniekiem. Aicinu pievērsties aktivitātēm